Tajā dienā, kad Stirna uzdāvināja Patricijai savu spalvu, meitenīte juta, ka tas nav tikai dāvinājums, tā bija atslēga uz kaut ko. Viņa uzmanīgi nesa to kabatā, un katrs solis mežā šķita citādāks, it kā koki viņu jau gaidītu. Patricija paklupa mīkstajās sūnās, un Stirnas spalva sāka mirdzēt. Te pēkšņi no zemes pacēlās neredzams tilts. Viegla zeltaina taka virs koku galotnēm, tā ved augšup uz vieglu gaismu. Viņa kāpa augšup, līdz nonāca vietā, ko vēl nebija redzējusi – Miglu sala. Miglu sala peldēja virs meža, apņemta klusumā un vēsā, maigā gaismā, ar mākoņiem apkārt. Tur zāle bija mīksta kā sapņi, un viss bija kluss, izņemot čukstus, ko varēja tikai nedaudz sadzirdēt. Patricija sēdēja un vēroja pasauli zem sevis. Tā bija viņas vieta, viņas drošā sala. Pēcpusdienā, kad saule jau bija sākus laisties lejā, Miglu salas taka sāka dzist. Stirnas spalva viegli iezaigojās, un atkal parādījās tilts. Patricija slidinājās lejup, kā pa maigu gaismas strēli, un nonāca atpakaļ pļavā. Pļavā viņu jau gaidīja Rudolfs. Viņš bija atradis vecas koka klucīšus un izdomājis būvēt sapņu namiņu. Kopā viņi ķērās pie darba. Patricija klusēja par Miglu salu, bet sirds viņai bija viegla kā vējš, un viņa zināja, ka tas ir viņas, tikai viņas noslēpums.